Čau! Labs vakar! Jā, esam atkal mūsu spēku studijā. Ar mazu pauzīti. Ar mazu nelielu pauzi. Doma, ka mums būs mazākā pauzīte. Šita vietas vairāk nav. Mairis vajag pielikt sevi. Jā, starp citu, kā parasti sāksim ar iepazīšanos, un šodien es un mans kolēģis Juris Kokainis, mani sauc Kaspars Magurs, nekas nav mainījies. Esam Autobasadonē uzaicinājuši ciemos mūsu spēku studijā Latvijas spēka vīru Mairu Kopeiku. Čau visiem! Nu jau otro reizi, bet ir jānoskaidro aktuālā informācija. Kas mainījies? Kas ir mainījies, cik spēcīgāks palicis vai netik spēcīgs. Nu, man jau liekas, ka džeki ir normāli starpsezonā pielikuši, tā kā vajadzētu būt visam ļoti, ļoti labi. Ok, jā, nu sākumā mēs kā parasti, kā jau minējām, atrodamies mēs Autobasadonē. Sākumā mēs jums nodemonstrējām šo te fantastisko mašīnu, kas fonā ir redzama no aizmugures puses. Fiatu, pavisam jauns modelis, elektrisks. 2000 kg smags. Jā, 2 tonnas smags. Ar to mēs neko nedarīsim, jo tas mums nebūs šajā gada sezonā. Bet jebkurā gadījumā mēs Autobasadonas piedāvāto produktu vai preci vēlamies painformēt, jā, kad ir iespējami iegādāties Fiat mašīna, elektriska, 2 tonnas smaga, un kas pats interesantākais noteikti pasaulē tiražēta vēl ļoti mazā skaitā, jo viņi ir 2024. gada vispār izlaidums un modelis. Jā, bet mēs, starp citu, mums būs tev pa labi. Mēs draudzēsimies šajā gadā ar KGM. Kas tas tāds būs, to mēs pēc tam droši vien. To nākamajā spēku studijās. Mašīna, jā, bet tagad mums ir Klondaikas Latvijas čempionāts 2024. Mums lēnā garā viss kaut kas ik pa laikam pazūd. Jā, mums jāpasako līdzi. Jā. Kā jūs redzat spēku studiju? Klondaika Latvijas spēka vīriem 2024. Mājas ir pienācis. Mums tūlītās sākās turnīri. Par to mēs mazliet atgriezīsimies vēlāk, bet es zinu, ka mēs vienmēr sākam ar to, ka par tās sajūtām pēc tās pirmās sezonas. Es gribu vienu lietu atcerēties, ka īstenībā Mairim iepriekšējā bija pirmā sezona. Tā bija. Un pirms tam mums bija sezona, tas interesantais sacensību formāts Smiltenē, kur pēkšņi, nezinu, kurienes amatieru sportistu sarakstā parādījās Mairis Kopeika un atnāca un man par lielu pārsteigumu jau stipri piepumpēts puisis. Kaut ko ēdis. Kaut ko ēdis. Tā stipri atlētisks puisis, laikam, teiksim tā. Jā. Un pēc tam jau bija pirmās sacensības Ventspilī, man liekas, tu iesities jau pirmajā trīniekā gandrīz. Trīniekā bija. Bija Trešais bija, jā. Nu, man tas pārsteidz, jā. Aiz Didžu Zariņa un Valentīna Klevins. Bet paturpinot mūsu aizmugurējo maketu, ko es gribēju pateikt, mēs neuzsvērām iepriekšējā spēku studijā, galā Mairis ir vīrs kā ozols. Jā. Mūsu sauklis nemainīgi 2. gadu vīri kā ozoli. Džekiem ir spēks un ļoti daudz spēks. Jā. Nu labi, nu tad pirmā sezona. Kā viss sākās? Nu kā viss sākās, jā. Nu sākās, laikam, Juris jau tikko noraksta, kā sākās. Nu, pirmā... Teiksim tā, ka tev 23. gads ir pirmā pilnā sezona. Tātad tu esi ienācis jauni atlēti, jauni vārdi. Kādas sajūtas? Sajūtas jau, nu, kā saka, mazliet uz sevi vīlēs bija, protams, pēc pirmās sezonas, nu, jo kā kopvērtējumā Latvijā palika 4. Punktu skaits bija vienāds, bet tev tā koka medaļa. Man tā koka medaļa bija. Bet, nu, tur, protams, pats arī bišķi tā, kā saka, mazliet ūdeņas nolēja, bet, nu, tur bija vairāk arī inventārs izslīdēja, un apakaļ viņu es nevarēju dabūt, un tur es zaudēju tajā stafetē, līdz ar to arī zaudēju godpilno 3. vietu. Bet man jau liekas, ka pirmai sezonai 4. vietā starp džekiem, kas jau 3 un 5 gadus startē, nu nav jau slikti. Nu, tā ir tāda dzīves pieredze, sportista pieredze, kas ir noteikti nākamā gadā pārvēršama labākā rezultātā. Protams. Mēs jau vienmēr uzsveram, ka spēku vīriem tas jau nav tāda no malas tikai izskatās, kad Mairis atnāk, paņem to akmeni un nes. Tā tas nav. Vai vēl kaut kas ir, visur ir tehnika un pie tā viss ir, nu, Kristaps Porziņš ar mums nav bijis čempions no pirmā gada. Nu. Tā ir. Nu, redzēsim, vai šogad izdosies tas tiesā. Jā, labi. Bet patiesībā tas, ko man gribējās no šī jautājuma no tevim izvilkt, nu, tās reālās sajūtas. Nu,
visu caur sezonu. Es zinu, ka tev jau uzaicināja, tu piedalījies dažos starptautiskos mačos, pārbaudīji spēkus, saprati, ka tur vēl ir jāaug. Bet, es gribu tās emocijas, lai tu pasaki, kā es esmu pirmo gadu. Nē, pirmais gads, protams, pats priekš sevis kā tā. Pirmais gads ļoti jaudīgs bija, iespaidīgs, protams, posms pēc posma. Atalpošanās tāda maza bija, protams, ārzemēs sacensības, tās Lietuva, Igaunija. Uz Igauniju dēļ traumas neaizbrauc, jo Lietuvā ieplēst cirksni. Tur mazliet tas arī man piebremzēja. Vajadzēja vēl bišķi, vajadzēja rehabilitāciju ilgāk, bet, protams, tas ir tas adrenalīns, tu gribi vēl piedalīties, bet ir jāizvērtē tās robežas. Bet tev nešķita, ka tu, teiksim, tā pārāk strauji to visu gribēji pacelt, panest? Jo tu gribi tikt līdz. Katru nedēļas nogali sacensības, un tas ir skaidrs, ka pašā startā, man liekas, baigi filigrāni ir jāmāk tomēr to visu. Protams, arī darbs lielu lomu spēlē, jo atpūta arī bija vajadzīga, bet strādāja 2 darbos iepriekš. Sutku caur sutku, kā saka, dienas caur diennakti, tad tā atjaunošanās nebija tik laba un progresīva, kā tagad tas ir. Tagad... Cik tev gadu ir? 29. Jau 29. Septembrī 30. Es atceros, ka mēs intervējām, un tas bija viena no pirmajām mūsu intervijām tieši bija ar Mairi. Ja nemaldos, tad bija 27. Tagad 29 un jau septembrī būs 30. Bet pirms pusotra gada mēs sākām. Kādā sporta veidā vēl varbūt 29 gados jaunais un perspektīvais. Talants, jā. Par mums jau smējās citi džeki, ka mēs Valentīnu 5. gadu pēc kārtas saucam par jauno talantu. Bet džekam ir 21 gads, vai 22 jau. Viņš vēl 8 gadus var būt jaunais talants. Līdz 29, 30, tas ir tā robeža. Vērā, ka Tīdzim un Dainis un Aivars ir 40 un joprojām ir izcilā fiziskā formā, un tikai tagad, īpaši Aivaram tagad ir tie sasniegumi, tad... Aivars jaudīgi, Ir kur kāpt, ir kur augt. Starp citu skatītāji, tie, kas vēl nav pamanījuši, Aivars kļuva par Eiropas vicečempionu 2. reizi. Pagājušajā gadā arī, manuprāt, Pavlo Kordjakas tajā gadā palika. Šogad uzvars plūcis viens no slavenajiem brāļiem Stoltmaniem, Lukas Stoltmans. Un starp citu, tur, ja tā cītīgāk pavērot to pēdējo disciplīnu, tur varētu pat būt tā, kad pirmais. Kad patiesībā Aivars uzvarēja. Tur atkal ir... Tur ir savi zemūdens akmeņi. Tur ir atkal zemūdens akmens tiesnešu pusē. Tur, es domāju, par tiesnešiem Juris visvairāk zina, ka tiesnešu lēmums ir negrozāms. Tie, kas iedziļināsies, tie sapratīs, kāda tautība ir Stoltmanam. Arī sapratīs. Tiesnešiem vienmēr taisnība, tas punkts 1. Tā ir. Tiesnešiem nav taisnība, skatīt punktu 1. Jā. Tā ir vienmēr. Tiesnešiem būs taisnība. Par visu kaut ko mēs esam parunājuši, bet vajadzētu turpināt tomēr ar Mairu. Kā Mairis mums ir. Jā, Mairi, bet pirmais gads aizgājis. Ko tu sagaidi no šī gada? Kādi tavi plāni, un vai tu jūties, powers ir vairāk? Šogad sezonu, labi, es biju pēc pagājušā gada, pēc Daņa Zāģera, Priedz AG pasaules čempionāta, es paņēmu tādu pauzi, tad es tā kā savidu sev kārtībā mazliet, atjaunojos. Atsāku treniņus, samainīju darba vietas, protams, tas viss nāk, protams, progress ir, trenējamies, cik varam, ar kolēģiem pārējiem, kas ir Ferdinands, Krievels. Skatītājiem, kas ir Ferdinands? Ferdinands ir Ferdinands, Raivis Gintauts. 3. vietas iegojis. Jā, pagājušā 3. Vienāds punkts skaits mums bija. Kā saka, devu priekšroku viņam. Viss kārtībā, cepuru nost viņam. Ar viņu kopā trenējamies. Arī Māris Krievels, Valdis Dončuks un jaunais. Normāla kompānija. Jaunais, protams, atlēts, kas ir Marats. Tas vairāk Māra darbībā ir. Māra tā kā paspārnē. Bet topošais talants jaunais arī. Bet tur ir perspektīva, ne? Perspektīva ir, protams. Čalim 17 gadi normāliem svariem jau sācis strādāt. Tā kā vēlreiz atkārtoju, jūs tikko dzirdējāt, cik mums ir 5, jūs visi Ogrē. Ogrē, jā. Ogrē tur pie Agra Kazeļņika, Gaso bāzē, tā kā joprojām mēs aicinām, jau mūsu puisis 17 gados jau tur ņemās. Būs vēl viens iespējams no Rīgas šogad, arī jauns talants mazs pie Daņa Zāģera trenējās. Es dzirdēju. Vajadzētu kādu pie tevī? Pie maniem droši visas iespējas. Rīgas apkaime, Ogra, visas iespējas. Rakstīt var droši, var braukt, mēģināt. Visas iespējas ir. Valmierā pēdīgi Krieviņi.
Jā, starp citu, jā, Edijs. Edijs mums pazudis, viņš airētais, palicis slēpotais, pareizāk sakot. Bet, skatoties viņa sociālos tīklos, tur tie svari smuki sāk. Jā, kas saka, man jāsāk iespringt ir lēnām vairāk tādu. Jā, tā ir. Okay. Labi par tiem plāniem šajā gadā. Es zinu, ka tu brauc uz Somiju. Jā, kopā ar Raivi Gintautu brauksim uz Somiju. Nu, labi, mums ir Latvijas čemps, mums ir Klondaiks Latvijas čemps. Tas tā mums ir, kā saka, lai iet uz priekšu un virzītos un būtu gataviem arī starptautiskai sezonai. Tad mums šie te posmi, uz kur vietu tad šogad? Nu, nevar jau kliegt skaļi, bet spļaut nevar acī. Protams, jācīnās vienmēr ir pēc iespējas. Kā es teicu, pašā sezonā sāk galvenais nepalikt pēdējiem. Tas ir pats galvenais vienmēr, kad arī Ventspilīs tev Kaspar teica. Galvenais nepalikt pēdējiem, protams, bet par trīnieku šogad ir jācīnās. Viss atkarīgs, protams, no traumām. Traumas nedabūt vēl. Bet, šogad jāieslēdz vairāk galvu. Jā, tas ir galva, tur atzīšos galvu. Jauns bija vēl tad pagājušajā gadā. Tehnika, galva, jā. Rezultāti būs. Labi, protams. Par Somiju. Par Somiju. Jā, tad Somija no 6. līdz 9. jūnijam. Eiropas Čempionu līga svara kategorijās. Tas ir kaut kas jauns, jā. Tas ir kaut kas jauns. Svara kategorijām ir, ja? Tur viņas Eiropas Čempionu līgas pats pa sevi, viņi ir, kur Aivars startē, visi pārējie pasaules mēroga spēka vīri. Bet šeit uztaisīgi tā kā, pa svara kategorijām sadala, lai kaut kas jauns ir, jā, tā kā. Un tad iespējams, ka katras kategorijas, ne katras, bet pirmās vietas ieguvējas varbūt tālāk var izvirzīties uz tā kā čempionu. Tas ir iespējams. Cik tev svars ir šobrīd? Tagad ir 125. Jā. Mērķis? Mērķis, griezti ir tie 130, tas ir griezti. Lai, kā saka, kardio arī vajadzīgs spēkiem. Jo zinām, ka mūsdienās sports attīstās. Nav tikai tā, ka spēka visi atnāk, paceļ, noliek, ir arī skriešanas, iešanas. Dinamiskums ir vajadzīgs, jā. Skatāmāks pirmām kārtām, otrām kārtām arī, manuprāt, pats sportveids kā tāds attīstās. Ja ir klāt kaut kas jauns, kā saka, stafets, vispārējais, jā, kustībā. Nav tā, ka tikai smaguma cilāšana. Jā. Klau, bet mums ir vēl viens vienmēr, ko mēs gribam tomēr painteresēties. Mēs gribam pateikt skatītājiem, ko dara patiesībā vēl papildus Mairis, neiedziļinoties detaļās. Mums interesē tavu ikdienu, darbs, hobiji. Tad ikdienā, kā saka, nesen iepriekš bija ugunsdzēsējs glābējs un neatliekamas medicīniskās palīdzības autovadītājs. Februārī samainīju darbus, atjaunojos profesionāla dienestā, aizgāju uz militāro policiju. Jā, Pēc kā pakāpes esi kas? Kaprālis. Bet viss cieņa, jā. Principā es piedodu, ka es tev pados, bet tu jau to atjaunojies, tu biji kādreiz. 13. gadā es biju, līdz 19. gadam es biju Ādažos, Sauszemes spēkos, un tad es atvaļinājos, un tagad es atjaunojos atkal dienestā. Man liekas, baigi interesanti īstenībā tev tādi tie darbi, ugunsdzēsējs, NMPD, militāra policija. Viss cieņa. Bagāža liela pieredze. Tu esi ar vēlmi palīdzēt sabiedrībai. Jā. Tas ir ļoti svarīgi un būtiski mūsu šī brīža nežēlīgajā pasaulē, ja tā varētu teikt, kas līdz mūsu kaimiņsienām notiek. Labi, pietiek arī kaut kādam citam laika. Jā, protams, trenižera zāles, tas jau pats par sevi. Tas jau nav hobijs. Jā, tas vairs nav hobijs, tā ir ikdiena, kā saka. Bet hobijs bija kādreiz. Tagad es pārgāju uz riteņbraukšanu vairāk, kā saka. Bija pirms tam motocikls. Līdz iekļuvu pats avārijā, tad to nometu malā. Tad tagad šogad izdomāju, ka vajag riteni, kāpts riteņu. Ne tikai, kas saka, pārējoties ir 4 riteņu transporti, bet arī 2 riteņu. Ar minamo tas arī veselībai labāk, ekonomiskāk, kas saka, dabai. Jā. Kurien tu braukā? Pa Rīgu, no darba uz mājām. Tas ir kaut kur, darbs tev ir? Darbs ir, nav tālu, Krustu baznīca tur, jā. Labi. Tu man tikko ieminējies, ka tu ar riteni brauc. Man ļoti labs draugs šobrīd, ja? Katru dienu ar kājām iet pāri Vanšu tiltam. Darbs ir vides dienestā. Iet pāri tiltam un dzīvo Imantā Anniņmuižas ielā. Viņš katru dienu iet šurpu turpu, bet kā tas viss sākās? Ģimene izdomāja, kad jāsāk dzīvot veselīgāk, sākam skaitīt soļus. Viņi sacenšās, un katru nedēļu viņiem ir kaut kāda balva. Viņi tur menedžē, raksta,
Cik soļi nostaigāt nedēļā? Tur, piemēram, 70,000. To Dainu varētu tagad sacīt. Jā. Dainis jau tur ir riteņbraucējs. Dainis ir riteņbraucējs, jā. Tagad viņš pārgāja, bet, protams, viņš arī trenē vēl. Tas jau, ka viņš tikai riteņbrauc, tas nenozīmē, ka tikai uz to kvalificējas. Viņš trenē tāpatās. Ja kāds grib, protams, ir iespēja pie viņa pamēģināt darba dienās. Dod iekšā, jā. Var atrast Instagramā, Facebookā. Pie viņa labus kardio treniņus var, kas saka. Dod iekšā ar Dainu Zāģeri. Tur tiešām ir dod iekšā. Nu, labi, kā tev ir par nedēļām? Tev darbs, cik tu daudz, es tev neprasīšu militārais dienas, droši vien, ka tur ir lietas, par ko nerunājam. Jā, par to, ka labi, ka mēs zinām, ka tu vispār tur strādā. Kāds ir tev tas nedēļas dienas kārtības? Nu, teiksim, cik tu vispār tiec pie treniņiem? Pie treniņiem tiek, ja es pats gribu, protams, bet es skatos arī pēc, ka par cik mājā ģimeni. Tad arī maziem laiks jāvelta, bet tā es cenšos. Vismaz, ja es nespēju aizbraukt uz trenižera zāles, vai izskriet, vismaz 3 km. Tas ir tā, man tas mērķis tāds nolikts. Vismaz, bet smagie treniņi, tas ir, cenšos 2 reizes nedēļā, smagie treniņi un 2 reizes nedēļā kardio treniņi pie Daņa. Bet tad, kad smagie treniņi, tad tu brauc uz Ogri? Uz Ogri, jā. Vakar bijām ar Ferdinandu, visi jau tagad zina, kas Ferdinands, var teikt Ferdinands. Pie Agris mūs pamocīja, jā. Agrim jau patīk. Agrim patīk mocīt cilvēkus, jā. Tas ir labi. Tas ir labi. Viņu ar kādreiz, starp citu, jā, viņu mocīja Bergmans, tad jā. Agris tagad moka mūs, jā. Jo es atceros, ka kādreiz bija tā, ka Raimons Bergmans lika vingrinājums, un tā, ka viņš atnāca uz sacensībām ar viņu vingrinājumiem, tā puiši vienmēr teica, aiziet pats izdara. Jā, bet, tā arī tā ikdiena iet tā kā, arī, protams, trenižera zāli jāaiziet. Tas arī vajadzīgs. Taisnība. Klau, labi, treniņi, skriešana, smagumi, bet Jurim ir populārs jautājums. Juris arī var uzdot. Man ir populārs jautājums, labi norakstīsim uz manīm, jā. Ko tu ēdi? Ko es ēdu? Es ēdu visu. Es nešķiroju pulksteni, es nestos. Tas nav tā kā bodybuilderiem. Spēka vīri var nestīties tur. Klau, jautājums, tu vispār par to ēšanu skaidrs ir labi. Ja tu ēdi visu, tad visu. Vai kāds ir rēķinājis, es tikai tagad iedomājos šādi jautājumu, vai kāds ir rēķinājis, cik daudz kalorijas nodeg pa vienu pasākumu? To gan nav neviens rēķinājis, bet to vajadzētu ieviest, lai pareiķināt. Kā tagad jau tās tehnoloģijas, pulksteņi, tur vēl kaut kas iepsējas, ka mums īstenībā būtu interesanti par šādām jautājumiem. Bet kalorijas daudz nodeg, jā, tas tiešām. Posmos tiek nodedzināts. Jūs tur varat pēc tam ēst daudz un dikti. Jā. Un jūs arī ēdat gan jau daudz? Jā, tāpēc, ka apetīti jau rodas ēdot. Tā ir. Tu sāc ēst, un tev apetīti vēl labāk paliek. Apetīti rodās akmeņas cilvēki. Arī, jā. Maziņos 200-nieks. Jā. Ok, skaidra bilde. Mums vēl viena tāda lieta, ko mēs vienmēr, kā jau Juris pieminējās, mēs laipni aicinām jaunos pievienoties mūsu draudzīgajam kolektīvam un pievienoties pie Agra treniņos vai pie Daņa, pie Agra Ogrē, pie Daņa Rīgā, pie Māra Rozentāla Kuldīgā, Preļos, Līvānos, pie Arta Pļivdas. Tā kā ir daudz un dažādas iespējas. Valmierā pie Edija Krieviņa. Jā, bet lai Edijam nav garlaicīgi. Jā, Edijam nav garlaicīgi. Viņš savādāk aicina man ciemos, bet man jau nesanāk aizbraukt. Tagad mums tā kā plānā uztaisīt koptreniņu ar viņu. Bet tas gala jautājums bija, kā tu, Mairi, motivētu jaunos, ko tu teiktu, kas ir forši un kāpēc viņiem būtu jāpievienojās mūsu spēku vīru saimei? Kā saka, mēs jau esam mazais Latvijā. Kā saka, izmirstoši suga spēka vīri ir ļoti izmirstoši suga. Mēs esam mazi. Protams, mūsu rindas vajag papildināt. Tiem, kam interesēs, ne tikai vienkārši aiziet uz zāli ar hanteli rokā nofotografēties pie spoguļa, kas grib pamēģināt kaut ko jaunu, nestandarta vingrinājumu. Mēs, piemēram, mucas pāri. Jo spēka vīriem nav tāda standarta vingrinājuma. Viņiem, kā Dainis, piemēram, varam apstīties uz Talsas čempionātu, Priecāgā, pasaules čempionātā. Tad tur ir nestandarta tādi ķēra, kas ir pustonnu svera, tie ir nestandarta tādi vingrinājumi. Tu gribēji teikt, pats spēka vīriem nestandarta vingrinājumi. Jā, tas ir pats spēka vīriem nestandarta. Kopumā spēka vīriem jebkurā gadījumā ir nestandarta vingrinājumi, bet pats spēka vīriem kaut kādi jauninājumi. Jā. Ir jānāk, jāmēģina. Sanāks ne jau pirmo gadu, tas pats jau man, es katru gadu lieku kaut ko klāt vēl. Tā ir 2. sezona šogad, es lieku klāt, attīstos, ņem padomus no mūsu vadošiem spēka vīriem.
Galvenais ir pamēģināt. Pamēģināt, jo kas nemēģinās, tas nezinās arī, kā tas ir. Bet Mairis ir aizmirsis. Ziniet, pirms gada, kad pirmoreiz Mairis bija pirms pusotru gadu jau. Kad Mairis pirmoreiz bija intervijā, jo es paskatījos vakar atpakaļ nedaudz šo te interviju. Mairis minēja, ka viens no viņa izaicinājumiem sākt darboties un attīstīties bija tas, ka varētu pabraukāt pa pasauli. Redzēt citas zemes, sasniegt līmeni tādā, kā tevi aicina jau uz starptautiskām sacensībām. Jā, tā ir iespēja ceļot Tā arī bija tā savā ziņā. motivācija. Tā ir tā motivācija, jā. Protams, ne pirmajā gadā, ne otrajā, varbūt, ja nu labi šogad uz Somiju, bet iespēja, jā, tā ir ceļot arī savā ziņā. Ja pastamies Zaivaru, jā, tas ir labs piemērs. Viņš man tā liekas jau puspasauli apceļojis, drīz būs, savā ziņā. Jā, tā ir iespēja, jau, kā saka. Par Aivaru runājot, ap citu, šobrīd, jā, Aivars Šmaukstelis izcīna tur otro vietu, uzvaru kādās sacensībās. Es paskatījos vēl vienu video, starp citu mūsu Latvijas Strongman spēkvīru kanālā, YouTube kanālā. Ir iespējams redzēt, kā Aivars Šmaukstelis, kad viņam bija vēl 21, šobrīd, manuprāt, viņam ir 37, kad viņš 21 gadu vecumā paliek pēdējais jaunais, kas ienāca startē spēkvīros. Pats pēdējā vietā. Tā kā ir iespēja augt un izaugt. Jā. Vienams īpaši tiem, kuriem patīk dzelži un spēks. Protams, viss sākas ar trenižeru zāli vēl, pamēģina dzelžu svatīgi, brauc uz Ogri, uz Rīgu, uz Valmieru, Līvāni, Kuldīga. Trenējies, mēģini. Sāc ar maziem svariem. Nav jau tā, ka spēka vīriem tas baļķis ir uzreiz nolikts 140 kg iet ceļam. Nē, tas ir vieglais svars sākumā apakšā. Niķojās mums tā tehnika Ir, esam apakaļ. Nē, tas viss normāli. Jā. Ok. Skaidrs par motivējošo jaunie. Ņemiet vērā šos padomus un gaidam ciemos. Jā, raksta droši. Nākat skatāties. Rītā Geto Games, tas ir Getiņā, jā, saucamajā Grīziņkalnā. Rīt tad ir cilvēkiem ar kustību traucējumu pasākums. Tur arī spēkavīri būs. Es nezinu, vai es pats būšu, bet zinu, ka būs Māris un Raivis būs un Valdis iespējams. Tad iespēja aiziet apstīties, kā tas ir. Pamēģināt, varbūt pacelt kaut ko. Viss iespējas. Okay. Bet, zin kā, manuprāt, tomēr jebkurā gan darba vietā, gan sportiņā tomēr kaut kāds plānveidīgi ir jānoliek. Kāds tavs skatījums, ko tu gribētu sasniegt tuvāko 3 gadu laikā? Ja tagad, piemēram, pagājušajā gadā tu sāki, tiki līdz startavietai, tad ir uzaicinājums. Ko tu, piemēram, redzi 2027. gadā, kur tu esi un ko tu dari attiecībā uz spēkvīru sportu? 27. gads, protams, vēl tālu, bet, ja veselība nekas Vai sapnis vai mērķis? Sapnis, mērķis, protams, ir galvenais, lai veselība. Tā ir pati svarīgākā. Galvenais ir netraumēties, bet, kaut kur ārpus Latvijas, protams, mēģināt tikt, izsties. Tāpat Champions League to mēģināt, protams, tas ir uzveicina uz turieni pēc tam, tas ir viens, bet, vairāk uz ārzemēm tā kā tēmēt. Un, protams, arī Latvijas posmos startēt. Man jau liekas, primāri jāsāk ar savu nacionālo čempionātu. Tas ir, protams, tas jau viss pamatā, kas saka, mēs uzvari savā ciemā. Jā, tas ir visu pamats, protams, bet, ejot uz priekšu, jā, protams, arī uz ārzemēm jābrauc. Jāparāda, ka Latvijā tomēr ir vēl spēki ir palikuši, ka neesam mēs tādi izmiruši. Nav jau tā galīgi, jo to es tevī, tu tikko arī vēl teici, ka nāk vēl 2, gan jau mums vēl paskatīt. Edī savu pamatu. Jā, protams, tas jā, bet... Es teiktu, ka patiesībā mums pamazām nāk iekšā. Mums bija ļoti labi paudžu mājiņa, jo, ja mēs rēķinamies ar to, ka neviens nezina, vai tiks startēs, es nezinu, varbūt tu kaut ko zini. Es zinu, ka startēs, iespējams, es arī gatavojos, zinu, es zinu, ka startēs. Jā, vīro. Tas nav noslēpums, jā, startēs. Tad gatavojoties, jā. Būs posmi, kuros startēs, būs, kuros nestartēs, bet principā viņš startēs. Jā, tas jā. Jā, tad mūsu fināli un tādā ziņā, protams, es ļoti ceru, ka mēs paši, no tādām organizatoriskiem jautājumiem var ļoti tā ieskicēt, ka mēs ļoti cenšamies dabūt uz Latviju Champions League nākošajā, šajā gadā noteikti ne. Nākošajā gadā. Bet tas nozīmē, ka mūsu atlētiem būs iespēja startēt, bet startēt, tad te 3-4, teiksim, labākie. Tad mēs jau skatāmies. Jā, visiem nevar tu dot. Tas jā, protams. Pārējie asistē. Jā. Pārējiem jāpalīdz, jā. Labi, protams, tas tāds, es mazliet ieskicēju tās sarunas, ko mēs tagad vedām, bet, lai jūs arī, protams, jāmēģina. Tā ir tā motivācija, jā. Pieskaroties par šī gada plāniem, tad starp citu šeit, Autobasa Donē 11. maijā
Latvijas spēka vīra vilkmes treniņi ar KGM auto. Jā. Vai ne? Un auto Testēsim, turēšanu. vilksim, celsim. Būs tiešraidē un arī klātienē var nākt skatīties, ne? Citi īstenībā reāls sacensības jau ar balvu fondu. Tā kā nemaz nebūs. Būs 2 vingrinājumi. Ar maziņu balvu fondu. Jā, Bet, tas tā 2 iesildošais. vingrinājumi pareizi. Jā, 2 vingrinājumi standarta, ja tā var noteikt ar automašīnu. Vilkme no zemes. Vilkme no zemes, un es pat nezinu, kā pareizi. Auto turēšana. Auto turēšana, jā. Tātad 2 vienādi KGM autiņi, leņķi, citāt, kurš vairāk var. Sākums jau, es saprotu, ir zināms 12. 12. Mēs sāksim. Bet sekojiet mūsu kanāliem, mūsu sociālajiem tīkliem, un tur noteikti būs informācija jau pavisam drīz par attiecīgi šīm sacensībām. Jā, nobeigumā vienmēr mēs gribam, vēlamies un dodam mūsu studiju viesim iespēju pateikt paldies saviem atbalstītājiem, savējiem. Jā, droši. Tas jau paldies, protams, tas ir draudzenei. Mazajam puikam, protams, tur arī paldies. Tas arī kā motivators, tāds zinuls. Ja? Tad pats par sevi ģimenei, kas atbalsta kolēģiem, kas ir darbs arī ļoti nāk pretī. Ar šo sporta veidu viņi atbalsta. Jebkuru sporta veidu viņi atbalsta. Tas ir bijušie kolēģi, kas ir no Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas arī atbalsta. Tāpat seko līdzi visam, prasa kā sokas vēl. Tas ir, protams, visiem, kas ir, kā saka, blakus. Arī, protams, jums, kā organizatoriem, paldies milzīgs par tādu iespēju šeit startēt. Jā. Sākot, es visu laiku klausījos, kā tu runā un par tām motivācijām. Es varbūt atgriezīšos tajā, tā kā tu saki, noslēgumā, es atgriezīšos ar to, ko mēs sākām. Tev ir 29, tagad tu mūs atnāc pie mums, tev bija 27. Jā. Un tagad ir tas jautājums, uz ko es velku, un tas būs varbūt tāds motivācija vai norāda jaunajiem. Kur tu biji pirms tam? Pirms tam es biju, tepat kaut kur Latvijā jau biju, protams. Ko tu darīji un kāpēc tu atnāci jau principā ļoti sagatavots visām? Kā saka, pirms tam jau es ar stieņiem baigi draudzējos, kā saka, dzelžiem. Ļoti patika zāle. Tur jāsaka arī paldies ir iepriekšējiem nodaļas komandieriem, kas ir no Ādažiem. Viņš ievilka, jā, Ģirtiņam paldies, viņš man ievilka šī sporta, kā vispār sportā, kā ievilka, tad, no tā arī viss sākās. Protams, zāle, un tā arī attīstība. Protams, viss sākās ar pliku stienu zālē, kad tur knapi varēja izspiest. 20 kg. Jā, 20 kg knapi varēja izspiest, bet ar viņa motivāciju, viņš deva to motivāciju, un tā es arī augu. Protams, piedalījos arī sacensībās, kas ir 3 cīņā tur. Jā. Un tā kaut kā aizgāja arī. Tad es, protams, sapratu, ka tikai zāle nav priekš manis, ka man vajag kaut ko citu. Protams, sekoju līdzi spēkvīru sportam, kad vēl Kazeļņiks agri startēja, Dainis, Aivars pats par sevi vēl šobaldien startēja, bet Plivda visi startēja, un tad man ieinteresēja tas sporta veids tā. Es domāju, ka tur ir noteikts kilogramu skaits, kad tikai virs noteikti augunis noteikti kilogramiem var startēt, bet izrādās, ka nē. Tad parādījās tā iespēja Smiltenē amatieros, tur mani pieteica paziņas. Man nezinot, jā. Bija tās gadījums. Jā, man pieteica, man nezinot, kad man zvanīja Juris un rītā tā kā atlasa. Un tad es domāju, es vēl esmu darbā, un tā rītā beidzās, un uz atlasi jābrauc. Bet, kā saka, aizbrauc uz atlasi, viss kārtībā, tā arī esmu šeit sportā šinī. Redz, tad tas ir tas ceļš, jā, stienis, 3 cīņas, spēkvīri. Jā. Nekas jau nav nokavēts. 29 gadi, tas vēl nav nekas, kā saka. Līdz 40 mierīgi. 41 šogad būs. Jāgars spēlēja ļoti augstā līmenī vēl 51 gadā. Jā, Aivars arī sāka 21 un lēnām gāja. Tā ir leģenda. Jā, Leģenda. Bet? Viss jau, nav jau par vēlu sākt. Kā saka, galvenais tā motivācija. Viss ir sajūtās. Mums te bija kaut laika apakaļ boksers Mairs. Arī Mairis Tubuļevičs. Viņš sāk 36 vai 35 gados boksēt. Jā. Tagad ir 30, šogad 40 būs. Viņš tikai startē vēl. Tāpēc viss ir tajā, cik tu pats jūties labi, cik sagatavots un dvēselē jauns. Jā. Mūsējie dvēselē jauni. Jā. Tur vispār nav runas. Jā, mēs gribam noteikti tev novēlēt veiksmes un izdošanos un piepildīt šo savu 3 gadu mērķus un plānus. Mēs noteikti būsim līdzās tev visu caur šo sezonu un arī noteikti tālāk uz priekšu.
Jo ne tu, ne mēs nekur nepazudīsim. Protams. Katrā ziņā izturība un, kā tu pats teici, veselība. Vienmēr beigās es dodu iespēju Jurim pateikt paldies mūsu atbalstītājiem. Dziedāt dziesmu. Juris dzied pēc tam, kad beidzās tiešraide, bet ja viņš vēlās, viņš arī var padziedāt šobrīd filmējoties. Bet, jā, Juri, kam mums paldies jāpasaka šajā gadā? Nu, jā, mēs gatavojamies sezonai un, protams, liels paldies ir Klondike Café, kas arī šogad ir kopā ar mums. Un, jau 3. gadu mēs sadarbojamies ar Under Armour, mums ir 3. gadu jau mums ir Bosch. Šodien ir jauns sadarbības partners KGM. Un kopumā Autobasadone. Autobasadone. Fakro kopš pagājušā sezonas ir kopā ar mums. Ar Galeko. Ar Galeko, jā. Naudušu gaļa. Tā kā mums Tērvets alus viens posms būs. Viens posms, Mārtiņa Riepas būs arī jāpals. Dobels dzirnavnieks. Dobels dzirnavnieks. Ādažu gaļai arī paldies milzīgs. Starp citu, jā, ādažu gaļai. Ļoti garšīga produkcija. Balva arī, starp citu, mūsu tūlītās mēs izziņosim. Jā, balva Tāpat kā arī dobels dzirnavniekam, putrs ļoti garšīgs. Jā. Tas, starp citu, jums tas ir. Tas ir mums, jā. Viena lieta, ko mēs vēl noteikti esam aizmirsuši, un bez kā jūs nevarētu. Uzturs, tas ir VP labs. Spēka vīru uzturs. Jā, VP lab, paldies milzīgs, jā. Un Saukrasta, jā, mums būs jauns posms, Saukrasta. Jā, tas noteikti mums vajag noinformēt, Liepājā nebūs mums posms, bet būs Saukrastos. Jā, Kad? un pateicis 8. Nē, 3. 10. 10. augusts. 10. augusts, paralēli ar 3x3 turnīru basketbolā. Būsim volejbola laukumos, pateicoties, jā, LM grupa, kas arī mūsu jaunais, mūsu sadarbības partneris šajā gadā. Tā kā, jā, un maijā mums tūlītās rekorddiena ir. Sākam sezonu ar Latvijas rekordiem. Demontāža LV rekorddiena 18. maijā, bet tuvākās sacensības 11. maijā šeit Autobasadone, 12. Vilkmes vingrinājumi un autovilkmes un autoturēšanas vingrinājumi. Tā būtu pareizi sākt. Jā, un, protams, tad demontāžas LV mūsu lielais rekorddienas pasākums. Jo pagājušajā sezonā mēs gandrīz beidzām ar viņu. Jā, šogad mēs sākam. Tā kā jūs būsiet svaigi, spēcīgi, Latvijas rekordi pirskāk pulpas. 25. maijā pirmais sezonas posms Jelgavā. Jā. Kurā vietā tieši? Pasta salā? Pie Rīmī. Bet jā, kā es teicu, sekojiet līdz sociālajos tīklos mums un par visu tiksiet informēti. Briesmīgi daudz viss kaut kas bija. Ļoti daudz, jā. Ļoti daudz. Labi, paldies. Paldies. Tiekamies. Tiekās pie dzelžiem.